Labrīt, tauta. Tātad, labi, ja vairs nav rīts, kā jau kuru reizi, tagad ir 2 jau. Bet ir janvāris, ir augsts, ārā ir, kā var redzēt, visur apkārt sniegs un ir augsts. Diezgan augsts, tāpēc es tur savus plaušas siltas. Labi, bez plaušās nevelku, bet tik un tā. Man metafors baigi labi nesanāk. Bet, jā. Sadācu tā, pačilot biku, izbaudīt ļoti skaisto dienu. Jā, tas apmēram arī viss. Man nav baigi citi plāni šodien. Izņemot mājas sakārtot un biku sakārtot projekts un tam līdzīgi. Laimi man sanāca to, ka man viens projekts, kas man riktīgi stresoja, uzlikt pauzīt uz viņu pagaidām. Tāds, ka tā kompānija, ar ko mēs strādājām reklāmās, viņi dabūja tā kā lawsuit, un līdz tas nav nokārtos, mēs baigi neko nevaram darīt. Tā kā, jā. Bet, jebkurā gadījumā, es izbaudu šo skaisto dienu, ja godīgi, man vispār ļoti labs noskaņojums ir, un arī tas, ka man ir šitā te, kur viņa ir, eko. Man ir Kodak Chimera, un es vēl dabūju tieši to, kur es gribēju, tā kā, ja nezinu, viņi nāk tā kā random paciņās, var dabūt pilnīgi random vienu no kādām 6 vai 7 versijām, 6, 7, bet, jā, es dabūju tieši to, ko es gribēju, tā kā man ļoti palaimējās. Un šitā kameriņa ir reāli fun. Es jau pamēģināju viņu biku vakardien, mēs bijām driftot. Ķipa draugu ar viņu bembīt. Un es ar šito biku bildēs, un sanāca daļas tīri ok bildes. Viņai reāli ir tas retro 2000. gadu, 90. gadu ķipā. Tā ir kameras kvalitāte, un tā kā tas te, kā es savādāk saku, vibes vienkārši. Bet, jā, jebkurā gadījumā, arī tas, ka šodien vispār sigārs, šis baigi labs ir, es nezinu, kas ar viņu. Savādāks varbūt tā kā ārā ir augsts, un šī tāds normāls silts. Viņam ir tāda diezgan laba garša, tā kā, bet jā, es jau reāli sāku palikt big patkārt, tāpēc, ka es esmu, sanāk, pagājuši gadu izpīpējis, kas tur nahuj notiek. Ej, tu dir. Viņi tur ar pūķiem vai ko, es jau domāju, nahuj. Es pagriezu kameru un parādītu, bet tur es jau domāju, what the fuck. Tur kaut kāda liela huņa vienkārši pa gaisa lidos. Bļā. Bet, jā, šā kameriņa ir reāli fine. Okay? Man patīk šā kameriņa, ir reāli funky. Un viņi to vienkārši var pielikt pie atslēgām. Vienkārši to viņi ir uz rokas. Es kā kaut kas ir, to vienkārši boļā. Vai šitā. Viņi ir tik forši kameriņi šitā Chimera. Tā kā pagaidām man pieredze ar viņu ir tīri ok. Izrādās, ka tā mini SD karta, es viņu visu laiku bāzu iekšā, viņa vienkārši lec ārā. Es domāju, what the fuck, man nepareizi kartīte ir. Es palsu izrādās, nē. To vienkārši diezgan dziļa vai tā kā pirkstu iebāza vai pat kaut kādu ķipa zobakstāmo, lai viņa pat tā kā iesēž iekšā un nekrīt ārā tā kā. Bet bez tā, pagaidām tīri labi. Un arī viņu viegli operēt, tu vari viņu vienkārši pieslēgt pie telefona ar vadu. Un tu vari patiesībā no telefona vienkārši bildes sūtīt citiem cilvēkiem vai sev vai ko. Tā kā, jā. Šā kameriņa ir fire. Es varbūt parādīšu biku, slēdzies ārā. Okay. Es parādīšu varbūt biku bildītas vēlāk šajā video vai kas. Ko es saprotu, bet tā, es lūkī vienkārši vaiboju, man tā kā nav baigi ko komentēt. Protams, tas, ka man bija riktīgi liels stress un es neesmu gulējis normāli, jo pēdējais, gan 2 mēnešus praktiski. Bet es plānoju, es ceru, ka par šo nedēļas nogalu man ir plāns, kā to izdarīt. Bet es optimizēšu visu tā, lai es varu vienkārši aizmigt 10. Piemēram, šodien es iedzēšu tabegilu uzreiz, kas būšu mājās, pat ja man nav baigi alerģija no nekā, tagad viņi man nogurdinās, tad es piespiedīšu savu lasīt grāmatu, vismaz es mēģināšu, un tā lēnām pakāpeniski aiziet gulēt laicīgi. Rītdien man ir doma uz baseinu aiziet uz pirtiņu, un man pirtiņa parasti, kad es esmu noguris, un man pirtiņa pēc tam bija, es jūtos diezgan labi, tā kā tādā veidā es varu diezgan ātri aizmigt, tā kā tas ir viena no maniem plāniem, ko es domāju. Un arī vispār es joprojām biju padomāju par to, ka es bieži vien sāku pārmainīt, cik es runāju angliski un cik latviski, tāpēc, ka priekš arhīva man nav baigi
tik liels pielietojums angļu valodā vairs, tāpēc, ka es to sadalu, ķipā, divās daļās, ko es runāju angliski, ko es runāju latviski, un tā, ka, dēļ man darba, es visu laiku runāju tikai latviski vai angliski. Sveiki. Protams, izbaudu skaistu dienu. Tieši tā. Jā. Izbaudu skaisto dienu un tā, un tas atlīt to visu uz pusēm diezgan sarežģīti dažreiz paliek. Un jebkurā gadījumā man mentāli ir vieglāk sadalīt, kas ir angliski, kas ir biznesa, kas ir personīgi, kas ir latviski. Tāpēc, ka visu laiku, ja es sēžu angļu valodā katru dienu un vienkārši jepoju un runāju un tam līdzīgi, tad es vienkārši lēnām es aizmirstu to, ko... es aizmirstu to personīgo tā kā ielikt iekšā, un man, ja sadalu lietas valodās, man paliek daudzreiz vienkāršāk to darīt. Tā kā jā. Bet jebkurā gadījumā šī nedēļa arī bija tas otrs projekts lielais, par ko tur mēs šodien ir pēdējā diena, mēs finišējam. Es tur pārmainīšu biku datus, tāpēc, ka tas, ka man tur pagaidām sadalīts, ka es viņam parādīšu, tas nebūs viņam baigi loģiski. Bet, jā. Bet, jebkurā gadījumā. Es ar biku plānoju tur dažus citus šitādus projektiņus ņemt vairāk, un arī tas, ka man piedāvā vispār būt tā kā komandas, montētāju komandas līderim, ne tikai man konkrēti vairākiem piedāvāja, bet es ļoti ceru, ka es varu paņemt to pozīciju, tāpēc, ka tas vispār iedara ar mani pārējās lietās, ar ko es nodarbojos daudzreiz labāk. Tāpēc, ka pagaidām, ka es esmu tikai montētājs, es nākamo 1-2 gadu laikā es šaubos, ka es būšu joprojām montētājs. Es būšu montēšanas sfērā, un es joprojām montēšu ik pa laikam, bet tā nebūs galvenā lieta, ko es daru. Tāpēc, ka to var izdarīt citi cilvēki, un to citi cilvēki var izdarīt labāk nekā es pat. Un tādā ziņā, man liekas, ja es outsourcoju vairāk savus montēšanas darbības, piemēram, mana komanda vai tam līdzīgi, nevis es vienkārši viens pats daru pilnīgi visu un vēl menedžēju pa vidu, tāpēc, ka, ja es negribu ņemt to sitienu revenue pataisno sākumā, tāpēc, es pateikšu godīgi, man vienkārši bail ir no tā, bet ilgtermiņā, man liekas, ka tas ir vislabākais gājiens, kas ir. Un arī tas, ka tā kā es tagad apdomāju, man ir viens klients, ko es neesmu ar viņu komunicējies jau gan nedēļas 2 praktiski, bet doma ir tāda, ka mēs beidzot uzsākam kaut kādus video darīt tā kā regulāri, un es viņu mēģināšu sainot uz retaineru. Ja es viņu nevaru paņemt uz retaineru, tad godīgi man viņš tikai stāvēs backlogā, līdz es varēšu kaut ko tur ielikt viņa vietā. Bet jebkurā gadījumā man liekas, ka man vienkārši vajag outsourcot, man vajag beigt visu laiku darīt visu pašam. Tāpēc, ka es esmu iespūdis tajā riņķī visu laiku, es daru pilnīgi visu, man nav laiks tā kā darīt lietas, kas tā kā reāli stum to te tā kā uzņēmumu tālāk, nevis, ka es vienkārši visu laiku visu limitēju. Tā kā jā, man vispār jāparbauda, vai kamera joprojām filmē. Jā, kamera joprojām filmē. Cik minūtes ir? 8? Es tikai 8 minūtes runāju, jēba. Tas ir, kas jau 20 stundas tad jākoja. Bet jā, bez tā man baigi nav daudz cits, kas uz prāta. Nē, vispār cigāriņu biku piekuriģēt. Jauki. Man liekas, viņam vajag biku piekūpināt pagaidi. Ko jā? Jā. Es nevaru atrast, kur mēs šiltos. Man ir tik daudz lietas kabatēs, ka es nevaru atrast. Ir. Tā kā jā. Man nāk liesma ārā, bet vējš uzreiz izpūš. Es nezinu, vai cik vispār labi audio kvalitātē ir, bet man liekas, ka tā kā varēs dzirdēt biku vēju.
tas, ka ir fucking augsts, bļaļ. Man liekas, cildus zinus novilkt ar cimdiem ir neiespējami. Yeah, bro. Man liekas, ka ir ok. Bet, nu, jā. Kā laiku? Bet, nu, jā, jebkurā gadījumā es tu plānoju biku restruktūrēt tam līdzīgi. Un arī tas, ka man tā kā draugs ar mani strādā. Un man bieži vien, es neteiktu, ka ir konflikts ar viņu, bet tas, ka mēs neesam uz tās pašas labs, ko mēs gribam izdarīt. Tāda viņa fundamentālā filozofija. Tas arī nav tā kā tikai tas, ko es varu mainīt, tā ir viņa filozofija. Ir tas, ka viņš darīs vienkārši jebko, kas pelna visvairāk, vienalga, cik viņam tas riebjās, kas neizklausās tik slikti kā darbiniekam, bet lieta tāda, viņš to visu vēro tikai un vienīgi no tā, cik viņš varēs pelnīt no tā, un tā kā uzreiz es neteiktu, viņš nedomā tik ilgtermiņā. Tas, ka lieta tāda. Es darīju ļoti daudz no sākuma pa brīvu. Es nedēļu, vismaz 100 video kopējais, es iztērēju savu laiku, savu dzīves par to, ka es vienkārši darīju pa brīvu cilvēkiem. Es no tā ieguvu. Labrīt, nav rīts, ir 4:00. Man tā kā sanāca reāli, ka ir 4:00, man lokī nav ko darīt. Man bija viens video, kas man bija jāpabeidz šodien no rīta. Tas, kas viņi nepaspēja vakardien pabeigt, un tad man bija viena reklāma, bet tagad, es ar viņiem runāju, tur izrādās ar biku problēmu, un viņi nevarēs to risināt nākamās, dažās stundās, un arī es nevaru baigt darīt neko uz priekšu, tāpēc, ka man otram klientam tā kā nav rafkata vēl izdarīti, tāpēc, ka viņi ir uz nākamo nedēļu. Es jau šī nedēļa sen jau pabeidzu, mēs panājām, ka šodien pa dienu ir trešdiena, un viss šitā nedēļa jau ir pabeigta. Es skatos uz nākamo nedēļu. Un tur es neko nevaru iesākt, tāpēc, ka man nav vēl rafkati izdarīti. Es nevaru reklāmas darīt, tāpēc, ka brīfi vēl nav izdarīti. Un es nevaru šito reklāmu izdarīt, tāpēc, ka tagad ir kaut kāda problēma. Man reāli sanāk, ka man nav ko fucking darīt. Tā kā tas, ko es pagaidām darīju, kad es tikko viņiem pateicu, situāciju, es vienkārši mašīnas detaļas skatos, un es sarunāju ar vienu čali žigulim detaļas. Es meklēšu vēl detaļas, un varbūt spoguļus arī pasūtīšu, un pasīšos, kā man radio iet. Bet tikmēr, varbūt, man liekas, ka es vispār neesmu radījis savu setup labu laiku, jo es pamanīju, ka ir šas tas mainījies, tā kā labi. Sāksim ar platais režīms. Reku mana galvenā office vieta šeit. Neteiktu, ka baigi daudz, kas ir mainījies, man tā viss ir diezgan nekārtīgs. Es vispār varētu to tagad sakārtot, man vienkārši reāli nav ko darīt. Tā kā man ir šurāk gaisma, kas man vispār ļoti patīk. Viņu tu arī mainīja gaismas, kā tu vēlies. Viņai ir visādi ķipa režīmi. Šitas ir funky, bet es vienkārši šitā glabāju. Griestu gaismu, tā tika nomainīta. Šitas te backgrounds, koka paneļi, reku man ir plakāti. Kur man ir again, start, kur es šito pats uztaisīju. Tas ir mans pats, šitas ir mans pats pirmais setups, kurš bija briesmīgs. Tas bija šitas, kurš pie Senča komp, ja visu laiku strādāja. Te mans Instagram konts, kas dabūja savus pirmos 100 followerus. Un šitas ir vissvarīgākais no visiem, kas ir mani pirmie invoice, ko es jebkad tā kā dabūju savā uzņēmumā. Un tad pacietība, tas, kas tā kā esmu low-key nepacietīgs. Bet, jā, tas ir pagaidām mans setups. Arī, jā, es dabūju šito foršo pulksteni, kurš man vispār patīk. Fake plant un šitās te, kuras tur savas pildspalvas. Te apakšā es dabūju footrest tādu foršu, viņš vispār diezgan jauks ir. Tas ir reāli goated AliExpress fine. Pēc 8 euros to, ko viņi dabūja, man liekas. Tas pulkstenis bija kaut kādi 6 eiro vai kāds reāli alīts ir vienkārši fire. Tā kā, jā, šeit var redzēt, protams, augus. Tie augi ir vecā ruma pudelē, un, ja es nemaldos, tā ruma pudele bija pēdējais alkohols, ko es jebkad izdzēru, pirms es aizgāju, rehab modā, tā kā, jā.
Zobens tas jau tur bija, tā nekas baigi nav mainījies. Es bruņu rupuci pārlikuši šeit, tāpēc, ka, jā, es aizmirsu pateikt, man ir soundbars tagad. Vispār šim soundbaram Loki ļoti labi kvalitāte, tikai man izbēsīja viena lieta, katreiz, kad es izslēdzu kompi, man viņš jau vajag reconnectot, tāpēc, ka viņš automātiski vienkārši atslēdz no Windows. Es nezinu, kāpēc viņš tā dara, es reāli nezinu. Bet, jā, šeit, kas tam man ir, man te ir vispār sarkanā gaisma, bet man vajadzētu viņu pārmainīt, tāpēc, ka viņi reāli dienā neredz, kur man ir pults. Labi, ka šitās pults tā kā reāli der jebkam, tā kā, zaļā krāsa, man patīk zaļā krāsa, tā kā, jā. Te man ir, balveci, man širo elektroniku vajag sakārtot, te man ir pīziet. Man tas būs reāli, ko es tagad izdarīšu. Te man tā kā ir vienkārši vadi šito, es joprojām neesmu palicis tā aizpaknījuši, tāpēc, ka man tā kā, man vienkārši nav bijis laiks, tā kā, jā. Bet, koši, tas ir tas, jā, un es vēl arī uzstādīju šitām manam skapim iekšā šo gaismiņu, tā kā, ķipā automātiski, viņi kaut ko sajūt, un viņi vienkārši ieslēdz, tā kā es redzu visu savus drēbes, tīri normāli, šitas arī bija forši faiņš, tas bija kaut kāda 6 eiro vai kas, tas bija, viņš automātiski arī izslēdz, tā kā, jā, un viņu baigi bieži nevajag lādēt. Te nekas nav mainījies, es lasu atkal šo grāmatas, kas lielākā daļa es aizmirsu, jo man vajag socializēties vairāk. Tas, es dabūju jaunu sejas masku, man iepriekšējā bija riktīgi izdalusi, bet šitā ir pilnīgi jauna, viņi pagaidām dara normāli. Kas vēl ir mainījies. Šitas te joprojām ir pilnīgi nekārtīgs. Tur man vajadzētu kaut ko izdarīt par šito, bet es tā kā neko neesmu par to pilnīgi izdarījis. Šeit, jā, man ir teļuks, man liekas, es uztaisīju video jau par to. Šeit man ir cruiser ābols sērdi iekšā, tas ir fire, tīra uguns. Bet, jā, bļoda ar augļiem. Šitas teļuks man te ir, es dabūju vēl 2 spilvens, es dabūju arī paklāju, tikai viņiem ir šeit tāds locījums, no kā es nevaru tikt vaļā, es viņu mēģināju izlūdināt, bet man kaut kā nesanāca. Sega, ķipa, Frau Blanket vai kā viņi tur sauc, viņai ir tāda pat tekstūra, man šo uzdāvināja draugs, bet šitos 2 spilvens es atrodu Pepko, man ir aizdomas, ka viņai nāk no vienas vietas, bet tā nav problēma baigi. Man te, man ir smažas diffusers, man ir šitas te fucking, kā sauc, sveca arī, Champagne Gold, un šitas te, kas man joprojām nav fucking nolikts, man šito vajadzētu vispār aizsūtīt. Tas būs nākamais, ko es izdarīšu, uzrakstīšu ziņu tam čalim, ka manai to gaismu aizvest uz viņa garāžiņu kaut kad, tā kā, jā, pagaidām man vienkārši nav baigi, kur viņu likt. Tā kā, jā, viņai pārāk liela, lai kaut kur vienkārši novāst. Bet, tas ir pagaidām, kā izskatās šitā telpa. Viņa lēnām sāk iet beidzot kopā. Šitā gaisma, es kaut kad varbūt nākotnē viņu mainīšu, bet pagaidām tā nav baigi prioritāte. Pamatās viņa grib mainīt tikai dēļ tā, ka es paņēmu ar galvu un atpiešu šito stiklu un šitādas, mājiņas tu baigi nekur neatradīsi. Mošas haļavā varu kaut kā līdzīgi atrast, bet, es nedabūšu tādu pašu šaubos. Man joprojām šās gaismiņas ir, bet es domāju, es kā sniegs noklusīs, es šitās ņemu nost. Es viņas neesmu izslēdzis, kopš es viņas uzliku, man ir aizdomas, ka varbūt kaut kad viņiem tās gaismiņas tā kā vienkārši nodegs. Es nezinu, bet, jā. Televizors low-key fire, es ik pa pusdienu laikām un vakaram es skatos kaut kādus kā restaurēšanas video. Bet tā, jā, pamatā tas ir tas virtuvē, nekas nav mainījies, bet pamatā es ļoti lepojos ar savu ofisu. Viņš tā kā lēnām sāk nāk kopā. Protams, man ir šī tukšā siena, kur es gribu kaut ko salikt. Man ir posteris tur, bet es viņu negribu ņemt ārā. Kur es nezinu, ko darīt ar šīm sienām. Man ir vēl jāizdomā kaut kas. Es domāju kaut kādu gleznu tur, un šeit varbūt plakāts. Bet es nezinu. Es zinu, ka es tur stūrī gribētu ielikt kaut kādu stūra plauktu, kaut ko tam līdzīgu, kurus varētu uzlikt, un varbūt te dažas plauktiņas augšā. Bet es reāli nezinu. Es vēl nezinu, bet man šitā daļa te ir bijusi galvenais fokus, kas ir mans setups, kas, ja godīgi, es viņu mīlu, tā kā, jā. Tu dabūji kaut kādas tādas dienas, kad viss ir vienkārši tik zaibali, visi izbesīja tevi,
tik daudz kas cits huiņas jādara, tu nevar izdarīt to, ko tev vajag, un tad tu vienu brīdi sāc reāli fucking tvīkot, un tad tu dusmojies, tad tu, bļaļ, raudāt gribi, tad nahuj uzzināji reāli, kas notiek vairs uz šīs zemes, bet nu man bija, ka šodien es atzīšos, es zinu, ka es teicu, ka es negribu, lai šis arhīvu kanāls ir vienkārši mana diršanās 24/7, bet, nu, es pateikšu godīgi, man nav baigi daudz ko citu darīt, kā diršties pagaidām, tāds, ka man Adobe izdirš visa diena, tad man bija jābrauc, visādas citas huņas jādara, man vēl bija uz nulli, tev jābrauc, tur tehnikas lietas vajadzēja savākt dažas, nu, bļaļ, nu, Koroči, nu šitā nebija optimāla diena, es atzīšu, un labākais tas, ka es pat nejūtu, ka man miegs nāk. Es nejūtu, ka man miegs nāk, nu man reāli zaibau. Es atkal jau kuro reizi, cik vēlu sēdēju, strādāju, dirsos, dēļ tā, ka kaut kas notiek, kuram, ja godīgi, nu, tā nav baigi mana vaina, es tur neko par to nevaru baigi izdarīt, bet es joprojām sēžu kaut kāds nahu idiots, es sēžu ar fucking īkšiem, dirsā degunu urbinu vai ko. Bet, nu jā, un, protams, es nejūtu ne fucking gramu miegu, man āda niez, man viss, bļaļ, niez, man zaibal, bļaļ. Es nahuj nezinu, ko teikt vienkārši, nu. Un tā, es nesen salaboju savu miegu, es pateiktu godīgi, ja es būtu tā kā, ja pats pirmais man nebūtu šodien kaut kur jābrauc, kaut kādu huņu darīt, bez nekāda pamatojuma baigi, tad tas būtu numur 1, tas būtu bijis forši, otrais būtu bijis forši tā kā, ka man Adobe vienkārši fucking strādāt, nevis, es viņu reāli, es pavadīju kaut kādas 3 fucking stundas vienkārši labojot Premiere, nu, bļaļ, nu, kas tas ir reāli, kā var Premieres vienkārši tā izdomāt, nahuj, viss sadarīsies, un tad man viņš joprojām bago, man viņš kaut kādiem spēc ļoti lēns ir palicis, uzreiz, ka es kaut kādu Mogert failu ievelku timelineā, bļaļ, nu paiet 3,5 biznesa darba dienas, lai viņi fucking izdomātu renderēt pusframe, nu, es reāli nesaprotu, kas viņam fucking kaiš, nu, kur no, bļaļ, ja tu vēl iedomājies kaut kādus efektus, blur uzlikt zem Mogerta layera, nu, tagad es jau montēšanu diršos, bet, nu, reāli, nu, ik pa laikam ir šitādas dienas, kur visi vienkārši pilnīgi zaibal, bet tā, es reāli jau tagad jūtu, es nevarēšu aizmigt, es vienkārši zinu. Un es atkal tajā pašā fucking problēmā atkal no jauna, ka ķipā es salavoju savu miegu, un tagad man viss sākas atkal pa fucking jaunu, tāpēc man viena diena, kas man vienkārši nobremzēja, un redzēja pabeigt tās darba lietas tik un tā. Es vienkārši, nu, nezinu, kas tas ir, man tagad sajūta, ka es mēģinu vienu fucking lietu salabot, kas ir mans miegs un man veselība, bet kaut kas vienmēr priekšā tam ir, nu, man bija, nu, man zaibal reāli, nu. Fucking hell, man. Hell. Es thinking about it. That was how that means. Face breaks. They don't understand things like what for Christmas. They don't. Okay. Okay, dziedi. Es neko... Nā, es neko nezinu. Esmu politiski asociēts. But Merry Christmas. Merry Christmas. They don't understand the things I want for Christmas. But Merry Christmas. Cik garš maksimālais video? Es nezinu, man liekas, kādas 2 minūtes varbūt. Es nezinu, cik viņam garš. Vai man ir 64 gigabaiti, viņa tā kā, tu vari kāds 50,000 bildes taisīt, tā kā. Es jau taisīju kaut kāds 30,000. No tad viss. Bīnu vēl nē. Tās kasetes? Arī aiznes. Šis tavs? Jā. Tev Tev nepietiek ar 65 vatiem? Nu ko, pārnestam to galvu? Varbūt viņā... Cik tev ir? Nē, nu viņa... Tur ir ieteikusi. 280 vatēr. Jā, bet man jātieks kā, ko? Tā viņam nav neviena filma. Kāpēc tu uz mani tā kā visu laiku? Es arī Pēteri. Jā, hello. Tā taisnāk. Šķīp turēt mazliet. Viņam ir tas. O šitā vēl.